Bāzele ir pilsēta Šveices ziemeļos, valsts vācvalodīgajā daļā pie Reinas upes. Atrodas tiešā Francijas un Vācijas tūmā. Šveices trešā lielākā pilsēta. Veido atsevišķu Bāzeles pilsētas kantonu, tādu vārdu es nezinu, bet tas viss truns. Katrā ziņā sēžu es pie Reinas upes, vai ne? Bāzelē 50 km man līdz Vācijai, 50 km man līdz Francijai. Sēžu un domāju, kur man braukt. Saproti, dzertos franču vīnu, brauktu noteikti uz Franciju, pat cik es nedzeru. Ko es Vācijā es kaut ko atradīšu sirdī tū. Draugi, bet lieta tāda, kad ir, ka viens aizmirsa, ka šodien ir svētdiena, saproti, kā ir. Un atcerējās pulkstens 11. vakarā, pie jums jau ir 12 vakarā. Būtu muļķīgi uzsākt tiešraidi, bet pa cik patika. Tiešraidi man jebkurā gadījumā šodien nesanāks, bet es vēl šonakt izdomāju, ka pavadīšu Šveicē, vai ne? Jo tāds foršs vakars pie upes, te apakšā visi peldās. Es gribēju vienkārši šovakar iesākt šito raidījumu. Rīt es viņu pabeigšu, lai es arī apmēram jums vismaz gaismiņas parādu, vai ne, kā izskatās te, kur tilts izskatās, Bāzele kā izskatās tumsā, vai ne? Zini tā, no malas, ka piebrauktu, liktos, cik kāds man automobīls tur blakām pīles tālu. Es pa dienu visu jums parādīšu. Zini, ja pa tumsu piebrauc, tur pie trepēm tāds melnīšu bars, vai ne? Vienkārši izgājām ar Aleksandru cauri visai pilsētai. Viņš man parādīja tādu Bāzeles mazo sarkano stūri, vai ne, kā viņus skaitās, sarkanais kvartāls, tā varētu būt. To visu redzēsiet manā vidosikā. Un es uzreiz izdomāju, ka tomēr šonakt nakšņošu Bāzelē. Uz jūsu veselību, mani draugi. Un man nav nekur jāsteidzās, man vēl ir atvaļinājums. Es domāju, saproti, no sākuma sāku stresot, zini, Basjasī, nokavēts, ko tagad? Tas. Bet man no Basjasī arī varētu būt atvaļinājums. Nē, draugi, mums ir noruna. Ja nav svētdienā Basjasī, tad ir pirmdienas vakarā. Nu, maz vai kas notiekās, saproti, kaut kur tu aizķeries, kaut ko tu neuztaisi, kaut kur zonas nav vai kas. Tā kā, bet es no rīta man tāpat vēl laiciņš būs, lai man nav te pa korķiem nekur jāskrien, es bez steigas, jo te tik čillīga, saproti, tik interesanti. Pa šito Reiņa upi, tas ir kaut kas interesants. Cilvēki pēc darba speciāli maisi pārdodās. Viņi ieliek drēbes maisos, ieliec iekšā upē un pa straumē peld uz otru galu, saproti, uz turieni, kuru vajag pa upi, visā garumā upes. Un tādi interesanti visādi stāsti, saproti, un saproti, es pieķēru sevi pie domas, kaut kāds šaurais leņķis, šauredzība, tāda, saproti, tas ir viss tik interesanti. Man ir interese tikai pa dzelžiem, saproti, tas nav normāli, saproti, ka tu tā visu tā pasties, tik jauka ir vēsture, tik jauks ir tas. Nē, protams, man aizrauja, viss nav tā, kad tur būtu, bet saproti, nav odziņas, nav dzirksteli acīs, saproti, zini tādu, cik skaisti tāda upe, jā, ir pirmais tāds, saproti, braucu kaut kādiem veciem autiņiem garām, man až dzirksteli izšķiļa. Pa to es domāju, kāpēc no tā. Mēs no rīta piecelsimies un ar skaidru galvu to visu analizēsim. Ar šovakar mēs vēl varam bišķiņi ieiet komentāros
Es to viņās atradīšu, lai rītā viņus, rītā cilvēki tāpat laikam nebūs tā, ka tukšs vakars būs vesela kaudze ar cilvēkiem. Apgaismojums te galīgi nav piemērots šitai kameriņai, bet, kā ir, tā ir. Galvenais klausīties. un pazuda man. Tiešraidīt, es tā, nepārklausīju, ko es runāju, bet viens saka, ļoti pareizi, paēst vajag. Ot par to arī vēl jautājums ir, bet vajag paēst. Jebkurā gadījumā es tikko arī tur putriņu uzvārīju, paēda, viss kā vajadzīgs. Jāņčuk, tev mēmākais kodiens sācies. Šitais kodavārds mēmākais kodiens. Un paiesim mēs atpakaļ, kur nav tiešraides, bet jaunākie video vai ne, video klipi, kas te mums bija tāds, jo tos mēs arī neizskatījām, bet man liekas, ka 7 kaut kādi komentāri ir. Latvija uzvara. Biju tieši gājām garām, tur arī Šveice vienā pilsētā baigi fanoja pa hokeju, bet mūsēji jau bija aizbraukuši. Vjačeslavs laiks. Basjasī Krūze vienmēr līdzi uz jūsu veselību, mani draugi. Vjačeslavs, ja manis nav, vajag kaut kā pieslēgt tevi ēterā. Hop, un uzreiz aiziet. Uzreiz aiziet ētera. Vietnieks ir pie stūras. Urā, viens pats mājās, baļļuks var sākties. Tagad viens pats prom no mājām. Ar baļļuks var sākties. Turies, Janka, mēs visi par tavu ceļojumu, lai izdodās un neko nenožēlos. Nožēlot var tikai to, ko tu neesi pamēģinājis, vai ne? Es zinu, kad labāk pamēģināt. Es tev teikšu, smags man bija interesants, bet es nestāstīšu. Tāpēc nebūs vairs interesanti vidoseki vai ne, un tam līdzīgi. Labāk tā, kad, zini, tas viss ir filmā, ka saturu atstāstīt filmai pirms laika nav interesanti, nav. Vajag braukt, ja vienreiz izlaidīsi, tad ar to arī viss beigsies. Jā, draugi, vienīgais ir tas, ka es bišķiņ pat raku esmu paķēris 3 nedēļas, tas ir pa daudz. Es nezinu, kā es skaitļoju, kad es saskaitļoju, zini, forši ir braukt uz vienu pasākumu un nedēļu sagaidīt līdz otram pasākumam, un tagad man iznāk 2 nedēļas, vai ne? Un tas ir pa daudz īstenībā. Maniem gadiem vai nu jāsāk dzīvot vienkārši babuškā, un tad ir viss tā. Čau, Janka, ļoti skaisti salons, disko būsam dzeltens, enerģiskas krāsas, skaisti darbi, tev sanāk, tā tik turpini. Veiksmīgu, priecīgu ceļojumu. Paldies, Janceks. Klausies. Redzi, kur kuģīts aiziet, redzi, te baržas iet, saproti, tur no Holandes visādus, visu kaut ko ved zāli un nezāli, ļoti daudz pa šito Reinas upi iet baržas, vai ne, baržas. Zini, es pat teikšu tā, kad es vakarā jums esmu parādījis pilsētu, kādu pilsētu, es nezinu, es laikam neiešu uz pilsētu vairāk. Tur, redzi, aizbrauc kaut kam palīdzēt, kaut kas bīstami tā iet. Tikai saku tāpēc, lai sieva nepadomā, ka es uz to Lukturu ielu iešu, vai ne, bet būs gulta ir saklāta, vai ne, nav saklāta, tu viņu saklāšu, vai ne, un pačilošu, padomāšu vēl ko darīt. Bet katrā ziņā uz jūsu veselību un tiekamies rīt no rīta atkal pie Reinas upes. Draugi, aizbrauca mana pīlīte, nepalika panākt, es jau domāju,
Tik liela māksliniece nevarēja būt. Labrīt, mani Basjasī draugi, uz jūsu veselību. Un mūsu raidījums var sākties pirmdienā, lai visi jūs atceraties, ka mums ir noruna. Ja nu svētdienā, ja svētdienā gadījumā nav 9, 10, tad būs pirmdienā. Pat vajag uzreiz tā darīt, teikt, 10 tur nav vērts pārcelt. Tad vienīgais uz pirmdienu. Un ja nav pirmdienā, tad Janka ir kodienā. Nav nekāda cita varianta. Uz jūsu veselību, mani draugi. Basjasī raidījums nenotika tāpēc kāpēc? Vajadzēja skriet krosu pāri pilsētai. Māleči, man tā patīk. Saproti, es nesaprotu, Šveicē vai Latvijā vienkārši nav cilvēki. Sportiski, visi sportiski cilvēki, riteņi nenormāli daudz, tenisu spēlē, visos stūros, tādi forši tenisa centri. Es, ko zinu, tenisa korti manējie, Maskačkā, to man liekas, viņi jau nomiruši, es neatceros, ka es esmu redzējis, ka tur pēdējo reizi kāds tenisu spēlēja, vai ne? Nu šitien viss tas tā ir attīstīts, nu tad te ir cilvēki, kur es biju Lugānā, vai ne? Es eju un nevaru caur mašīnām cauri izlīst, saproti? Un vienkārši, nu, tāds, ka cilvēku daudzums, un visi, saproti, priecājās par dzīvi, melni, balti, visādās krāsās cilvēki, bet visi draudzīgi un forši, un neviens ne ar vienu neko nekaro, saproti? Visvairāk man patīk, ka cilvēki peld pa upi. Tas ir visforšākais. Es no sākuma domāju, bet es daudz viņus redzēju, cik viņi te peld pa to upi, saproti? Aizmugurē mais, saproti, kur saliek drēbes, un viņi no lielu gabalu no tilta starp tiltiem, un kā citi saka, viņš darbu pabeidz, viņš saliek drēbes maisā un peld uz mājām pa upi, pa straumei. Tas viņiem tāda, saproti, gudrība, es pieņemšu. Nē, forši tāds mais 10-15 eiro maksā it kā. Bet pie mums pa Daugavu, ja tu sāktu peldēt pilsētas centrā, man tā liekas 15 sutki garantēti. Uz jūsu veselību, mani draugi. Es bišķiņ sapratīšu, kas un ko vienkārši tā, man daudz tādi visi pavērsieni, nu kaut kādi tādi, kad jānoliek visu pa plauktiņiem un jāpieslēdzās Basjasī. Neko es daudz negribu gari runāt, draugi. Visi kārtībā, ceļš mans bija ļoti interesants un tāds, bet tagad ar smaidiņu, bet tās, lai iet viss sērijās. Lielais kodiens, nevajag 3 nedēļas, tas būs man pa daudz, saproti, 2, tas ir mans tāds, mana vecuma, zini, kad es biju domājis uz Spāniju aizbraukt vai ne, uz tur padzīvot. Saproti, nē, ja braukt uz Spāniju, ne jau ar babušku, saproti, babuška ir domāta vienīgi man amerikāņu auto pasākumiem. Šveicē biju uz auto pasākumu, ideāli, vai ne? Tāpatās arī Norvēģijā, saproti, tas tāds es jau jūtu, ka smagais posms Norvēģija, vai ne? Un tur arī šausmīgi lieli tādi amerikāņu pasākumi, vai ne? Bet viņš kaut kur centrā pieļauju atrodās, es pat nezinu kur. Un tad jau arī gribēsies aizbraukt vēl tur, tālāk, līdz Nordkapam un tam līdzīgi. Un saproti, un tas būs 2. Šveices cēliens, saproti, ja aizbrauktu tikai uz pasākumu un atpakaļ, viss būtu ok. Zviedrija, tas tam līdzīgi. Tālāk Spānijā, Itālijā.
šito jau vairāk nesaprot. Saprot, viņiem nav ne tādi amerikāņu auto, ne viņiem ķūnīgs interesē. Viņiem mašīna ir tas padirsenis zem dirsas un baudi dzīvi. Saprot, viss, kas cits ir dzīvē, izņemot transportu. Tas no vienas puses pareizi, vai ne? Nu, vienkārši ir tā, kā ir, ka mēs esam pieķērušies tam, kam mēs esam. Un tas ir sūdīgi. Saprot, es arī vakar ar Aleksandru te daudz staigājām, vienkārši runājām, izstaigājām visu Bāzeli apkārt, vai ne? Viņš man daudz ko man izstāstīja. Es eju un priecājos. Saprot, es tik daudz nevarētu par Rīgu izstāstīt, cik viņš man izstāstīja par Bāzeli. Saprot, pat skaudība metās. Saprot, es noteikti, ja man būtu kaut mazākā interese, es iedziļinātos, vai ne? Visur tur. Kas tā pa māju, kas tur notiekās. Bet saproti, pieņemsim, mašīnā es kaut ko dzirdu, tur ir tāda ķīmīņa jāuztais, tur tas. Saproti, man tas galvā lec uzreiz. Prieks man to vispār ir skatīties un darīt. Saproti, es biju arī, kad ar Vadimu tās likt kopā Spānijā. Smuka tāda atpūtas baržiņa. Es, kad biju Spānijā, liktās izstādes kopā, mēs arī tur staigājām. Viņš arī kaut kādu pieminekli, viņš kopš pieiet klāt, pat, zini, izlasa, kurš gadā, kas un tas tāds ir. Lai es tāda pieminekli pētītu, tā man 100 gadu, es Raini zinu, man, saproti, nulle intereses. Kāpēc? Kā? Es arī domāju, varbūt, ka tas ir saistīts ar kaut kādu tādu mazatīstību, jo tāpēc skolā it kā mācījos un saproti, kaut kādu ļeņinismu tur dolbīja galvā vēl kaut ko. Tas nebūtu tas tam pašam Vaģimam ar viņam tādu pašu ļeņinismu dolbīja galvā, vai ne? Vai tāpēc viņam neinteresē? Viņam viss interesē, saproti. Bet man tāds šaurais redzesloks, saproti. Jā, es skatos, tie paši kalni, saproti. Pirmajā, kā es tur apsētos, kā man patika. Es vienkārši baldēju, saproti. Braucu tur, iebraucu mute vaļā, visur stājos, bildēju mašīnu, tur apstājos, zini, tāds kaifiņš, 1 diena, 2 dienas, 3. diena. Pēc tam, cik te smuka vieta, ko es tur stāšos, tev vajadzētu, zini, tas skatu laukumu. Zato, kad es tikko tādā Lugāna pilsētā, es jau tādu kaifu izbaudīju, ka es no tiem kalniem esmu projām. Tas ir tāds, saproti. Ir speciāli cilvēki, kuriem kalnu uz mašīnām sazīmēti, visi, zini, un spēc ekupējums, saproti, viņam maizi nedot, viņš čih iet, un mauc tajos kalnos augšā, un viss notiek. Katrs mēs esam, laikam, savādāks, tas nevar būt, bet, vienkārši saproti tas, ka tāda vēsture tā pati, tā ir tik interesanta lieta. Un viss, kas tas ir radies, tās pašas mājas, vakar mēs izstaigājām 1400. gads, vai ne, pat, ja tā padomā, kā tik ilgi atpakaļ, un saproti, ka tu sāc iedziļināties. Saproties, ka viens braukt, es pat neiedziļinātos. Ar Aleksandru, zini, pat iedziļinājos, saproti, un tāda pat interesīta, tāda forša palika. Tas ir vajadzīgs manā vecumā te baigies. Protams, ka viss ir vajadzīgs, nekas nav pa vēlu. Vienkārši, kamēr es te ceļoju, jau 2 man paziņas aizgājuši ir un tam līdzīgs. Katra diena mums draugi ir no svara, vai es nevaram.
Te ir tā pa nakti brīvietu, stāvietu pa brīvu pulkstenīti, tagad jāuzliek uz 3 stundām, es uzliku tur vai ne, un var pastāvēt. Un saproti, ne jau tā, kad saproti, viens vienkārši nepamodās no otram, tur cits stāsts. Un vienkārši tas, ka šito visu ar šņabi dalīt, es nevēlos vairāk dzīvē. Es saprotu, ka ne jau es tur iegūšu tur dzīves gadus ar to. Galvenais, saprotu, es nodzīvošu, cik lemts, tik lemts pilnvērtīgi, saprotu. Un vienkārši es sēžu, es arī domāju, saprotu, kā pareizi būtu, vai es sevišķi, kad pa tiem kalniem tur ņēmos vienu dienu, vai augstums, tur viss, saprotu. Es domāju, naher, man tas viss ir vajadzīgs, naher. Saproti, bet tad jau tu neizjūti atkal dzīves labumiņu, ja tu nepagāšu no sūrumiņu, vai ne, kaut kā tā. Un es aiziešu vēl bišķiņ lejā pa trepēm ar kafiju, tur parunāšu ar jums, padomāšu vēl ko parunāt. Nē, draugi, pat nerunāšu. Tas ir Kodiena bazars, šodien skaitās Kodiena bazars, vai ne? Jankas Kodiena bazars. Vienkārši man te vēl viens tāds cilvēks, viņš uzkāpa uz korķa, kuram nevajadzēja. Tas ir 100%, saproti, vienkārši jau paliek tāda baigā necieņa pret manīm, pret visu, saproti, tas tāds. Tu nevari cīnīties, ir raksturs. Es uzgāju TikTokā uz vienu tādu cilvēciņu arī, kurš bija nokodies, nonarkojies, nospēlējies zobi, izkrituši viss baigais tāds malacīs, bet arī no visa nolecis nost. Jau cik gadus vairāk baigs, smuki jaunāks pa manīm stipri atkopies, un arī viņš daudz ko runā un stāsta, saproti, un viss tāds pozitīvniks. Apsties, kāds šitais ir aparāts, šitais babuška iekloķe. Forši tādi. Jā, apsties, te patās arī ir dušiņa vai ne, kur nomazgāties, viņi pat strādā visu. Es nespiedīšu vienkārši, kur man krūze rokā un tas, un kāpšu lejā pa trepīti. Bazeli, viņam kamerā pūtīs. Tas ir farmaceita, redzi, tas ir aptiekas vīri, te ļoti Šveic, tieši Bazelē ir farmaceiti tabletes. Tāpēc no visas pasaules brauc speciālisti. Te ir noliktavas, redzi, kur tu vari paņemt kādu pudeli, kefīru padzert, vai ne? Visādi ir, bet visumā viss ir ļoti, ļoti skaisti. Ai, to viņi iedžumīšu. Tikai jāskatās, te šausmīgas trauma ir, vai ne, tāda. Visur beņķīši, te var, Aleksandrs saka, paņem vienkārši galdiņu, mierīgi apsēdies un zupu, viss tas buļļodiņu gadu, laikam tādu īsti negribās vārīt. Bet gan jau vajadzētu uzvārīt vārī. Paskaties. Nē, tā ir cita valsts, bišķiņa savādāka. Es jūsu veselību, man draugi. Jā, bet katrs galvenais, saprot, es domāju vienkārši par to cilvēku, kuram nevajadzēja aiziet Kodienā. Kad, saprot, raksturs cietais, stingrais, viss ir kā vajadzīgs, vai ne? Un daudz tāds cietāks rieks pa manīm. Bet saproti, tur tas pats pirmam punktam viņš netiek pāri. Es atzīstu, ka es esmu alkoholiķis un gribu ar to cīnīties, vai ne? Viņš nevarētu arī cilvēkos pateikt, ka viņš ir alkoholiķis, saprot, viņš visu to grib tā kā noslēpt, tā kā tam līdzīgi, vai ne? Tas neizdodas, saproti, tev pašam jāsaprot ir,
Es nezinu kāds. Saproti, katram ir pilnīgi sava recepte. Tāpēc es gribu tādā pašā Basjasī visus variantus, lai izklāstat. Kas jums palīdzēja, kas man palīdzēja, saproti, kas tev palīdzēja. Man pieņemsim arī šitais pats Basjasī raidījums, ko es taisu, saproti. Meitene aiziet vienkārši peldot. Es pa skaisto uzreiz pret straumīti un viss ir smuki. Un uzreiz saproti, tu zini, jo viņš arī ir 1000 variantus pārprovējis, visādus, saproti. Ir pauze bijusi 3 gadi. Tas ir lielākā pauze, kas ir bijusi. Nevar. Man tuliņās jau būs 7. gads, vai ne? Man jau 7 gadi vienreiz dzīvē ir bijuši. Tas nav nekāds rekords, vai ne? Viens mans cilvēciņš, kur es teicu, 8 gadi nedzēru, vai ne? Un atsāka un vairs neatsāka, pēc tam neaizgāja ciet, un tur ir apglabāts, vai ne? Visādi tādi stāstiņi. Es aiziešu, kamēr es tepat pilpīts izmazgāšu krūzi. Iešu uz mašīnu, nav garā saruna, jo man nav tik daudz vaļas montāžai un visam pārējam. Bet Basjasī piemirs, Basjasī atvaļinājums, Basjasī kodienā. Izmazgāju Basjasī krūzīti līdz nākošai svētdienai. Jāpieši ar līkumiņu tur vēl bišķiņ iziešu cauri. Parādīšu jums vēl kaut ko tīri pastaigai. Domāsim pa labo, domāsim tikai gaišas, būsim svētīgas un domas, lai nenāk ne kaut kādi murdzinieki virsū un tam līdzīgi. Un ja tev ir vienmēr gaišas domas, tad vajadzētu no priekiem kaut kādu sotaciņu ieņemt. Kad tev ir dirs, atkal vajag sotaciņu ieņemt. Un iemesls būs vienmēr. Nevis Ventspilei, bet Kuldīgā, man liekas, pat smukāka upīti iet cauri. Kuldīgā vai kur tas bija, kā es varu samuldēt. Labi, netēlošu gudru no sevīm, bet farmaceitei, kas tas gandrīz kā dvīņu mājas Amerika. Dzīvē. Es pēc gada esmu mērkaķis, draugi, šitais te man saproti. Tas ir mans. Man redzu palmu, godavārds, un tāds sirdsmiers iestājās, laikam iepriekšējā dzīvē, pa kokiem vien nožģāju. Kurš pateiks, ko tā zīme nozīmē? Kapos nevar rakties vai roktur kapus. Tas saproti, tāds, zini, vienkārši pastaigas, vērts objekts. Ceļošana aizstāja alkoholu. Tāpat nevar teikt. Tas man draugs, kas aizgāja kodienā, viņš arī ceļo, viņš nesēž uz vietas. Tas nav tāds, saproti, kad kā tu domāji, tur iziešu vai neiziešu? Neiziešu. Mēs pastīsimies, kaut kāds muzejs tur arī ir pilnīgi. Baigā schēma šeit ir klausies, ne? Paiešu vēl mazu gabaliņu uz priekšu, vēl jums parādīšu. Es vienkārši saprotu, tas tā kā priekš manīm, kad mans kodienis, kad es vienkārši riktīgi atslāptu, tad, ja es telefonu izslēgtu ārā. Jā, čau no visu, bet es nevaru, tomēr esmu publiks. Zini, ka tu ko, tad tu arī. Tad tev pofīgi necel nevienam trubu, kam tu negribi celt, vai ne? Pazvani tiem, kam tu gribi, vai ne? Tieši tāpat arī es daru. Protams, ka dzirdi arī to, ko negribi dzirdēt, vai ne? Bet tas pilnīgi netraucē. Tāpat es nevaru neko izmainīt.
Nē, es varu. Klausies, tur kaut kāds tas tāds manufaktūras, redzi, muzejs, kaut kas tāds interesants iekšā, dzirdēts, dzirnavas griežās, kaut kādas lupatiņas karājās. Dzirnavas pēc maizes neizskatās, ka te kaut ko no maizes taisīt. Nē, drīzāk redzēja, kaut kādas tur bija stelles, ne stelles, vai papīrs, ne papīrs. Vai tas ir galvenais dzīvē, ko ražo? Galvenais, ka kaut ko tu dari un dari to, kas patīk, vai ne? Suņiem te ir ļoti daudz, un redzi, un katrs miskastes maisiņš arī ir, kas tas ir? Kaut kāds mūris. Līdz tam galam es neiešu tur un drusciņi atpakaļ. Saproti, kaut ko tādu darīt, lai tev tikai nauda būtu, ka tev tas nepatīk. Jā, nu tas arī nav labi, tas nav labi. Vai tā, lai darbiņš tev nes prieku, saproti? Nu, protams, ka pie mums Latvijā ir tā, ka, saproti, tie paši cilvēciņi arī, kas brauc kaut vai uz servisu savām problēmām, viņi nevar būt laimīgi, priecīgi, pateicīgi, ja viņiem makā ir 200 eiro un viņi tikai par to domā, vai viņam pietiks remontam vai nepietiks. Un ja nepietiks, ja vēl vajadzēs, tad kā viņš izdzīvos to un pārdzīvos to. Redz, kas tas kaut kāds ir mūris, es pat negribu iedziļināties, kas tas ir pa mūri un tam līdzīgi. Suns mums interesantāk, ka saimnieci patīk. Romeo, Romeo. Saimnieci skrien pakaļ, smuki skrien pakaļ, Romeo. Jā, tas ir Romeo, saproti? Romeo un Giulietta, te jau līdz Itālijai arī. Es jau biju Milāna, man bija 90 kilometri. Tas bija tuvākais, kur biju. Oi, šodien te arī, saproti, es skatos tāda pikta tā pārdevēja vakar ar Aleksandru pasēdījām kafiju un iedzērām. Es saku, šidā nav ne Itālija, jo visa Šveice ir sadalīta, tur ir Itāļu reģions, Franču reģions, vai ne, tur viss ir sadalīts tādos kā reģionos, vai ne, un tur jau arī ir sava valoda, vai ne, spāņu, tur tāda Itāļu, vai ne. Es saku, šitā pārdevēja mums laikam vietējā, viņš saka, čīstāja pasties. Pa visu nav apmierināta. Tāpēc, zini, visi, kas ir tādi, turīgi kaut cik cilvēki, viņi ved tāpatās no Taizemes meitenes, sievas un aprecās ar Taizemi. Tam ļoti daudz, es vakar pa to Lugānu staigāju, skatījos tāds večuks, saproti, viņam, lai būtu 70, 80 noteikti viņam bija, vai ne? Tā sieva viņam arī, es pieņemu, ka no turienes, vai ne, no Taizemes, kad nav nekāda svaigā nebija kaut kāds piesnieks, sēsnieks, vai ne? Bet viņu apčubina, apskraida riņķī un saproti, un viņš saka, nevar tā teikt, ka viņas tikai dēļ naudas dzīvo, viņas dzemdē bērnus, vai ne? Viņām vienkārši tas, ka viņas ir jau saknē piedzimušas tādas, kad vīrietis, tas ir saproti, tā kā Dievs, vai ne? Un saproti, un es skatos, viņam vienkārši laimīgas vecumdienas, cits pansionātā varbūt sēdētu starp visiem. Un kaut kā tam līdzīgi. Šitien te ir tā un kaut kā tā es kaut ko to runāju, lai runātu ar jums. Vienkārši tehnikai arī, tehnika te ir, nav ne kaut kas tāds. Ir, protams, vai baigi šikās mašīnas, vai parastais kaut kas tāds. Jā, Porsche ļoti cenāja cevišķi, ka es tur braucu pa kalniem, viņi arī iet tur. Tā ir kalnu mašīnīte, tur pa tiem viaduktiem, augšā tāda skaņa patīkama. Vispār bazara nav, vispār nav jautājumu, saprot.
ne džipi, nekas. O tieši ar kaut ko tādu poršiņu panēsāties, kaut kādu sēdinātu bemīti. Bemīts tas nav mans. Vienalga, tur bija Mersīši arī bija tādi forši, tas būtu mans, vai ne? Tāds, pa tiem serpentīniem. Nu jā, tur pedālīt iespied, tur ar kaifiņu, tur šūpojies, ejtajos līkumiņos. Vispār nav jautājumu. Protams, tas ir izbaudi spēles garšu. Ai, mani draugi. Tik tālu aizgāju, varbūt ņemt to ričuku un maukt atpakaļ. Apsties, jā, kāda vēl te barža iet. Jā, uz Holandi tur vadā viss kaut kas. Zāle te ir legāli, pīpēt, tu vari legāli. Tur gājām gar to prostitūtu laukumu, tur visi pīpē, tur viss notiekās. Jā. Nu, šitāds mans pasjasī. Tāpat jau atkal man vajadzēs 2 stundas lādēt. Bet, draugi, basjasī ir basjasī. Riteņbraucēji, viņi te brauc, kā viņiem patīk. Tas ir nevis kā viņiem patīk, bet visur viņiem ir priekšroka. Tu jāskatās pa labi, pa kreisi. Tas ir, saproti, ļoti daudz labos līkumiņus. Bet lēnu garu, bez steigas, un viss notiekās labi. Tas dabas mīluļiem, kas tas tāda egle, lapegle kaut kāda viņa skaitās, vai kas tāda interesanta. Ir tādi, protams, savādāki koki nekā pie mums. Multivani šito ļoti daudz, ar paceļējumiem jumtiem tādu. Jā, Aleksandrs ar saka, 80 pakas maksāt par tādu, bet tas arī tāds.